Šodien pie mums ciemos ir atbraucis Ansis no uzņēmuma Freimans. Čau, Ansi! Čau, Mikls, čau! Mēs ar Ansi parunāsim nedaudz par jumta konstrukciju. Tātad tradicionāli jumta konstrukciju koka mājām veido no spārēm, bet šeit mēs izmantojam kopnes. Ansi, pasaki, kāpēc kopnes ir labākas? Ļoti labs jautājums, Mikls. Kopnes galvenokārt jūsu projektā noteikti, manuprāt, lielākais ieguvums bija augstie griesti, ko mēs redzam tajā, teiksim, atvērtajā telpā, vai ne? Dzīvojamā istabā. Dzīvojamā istabā, jā. Paldies par labojumu. Tas noteikti šajā gadījumā ir lielākais ieguvums. Vispār globāli ar kopnēm var veidot daudz plašāks telpu plānojums. Nav vajadzīgs nesošās starpsienas, lielāks laidums var taisīt un tādā veidā. Manuprāt, viena no būtiskām priekšrocībām ir montāžas ātrums. Tas, ko jūs redzat tur uz jumta, tas ir uzmontēts šodien dažu stundu laikā. Ansis varbūt varētu pastāstīt par ražošanas ātrumu. Konkrēti šim projektam kopnes saražot aizņēma burtiski dienu. Līdz ar to tas ļoti labi saskana arī ar Mikus stāstīto. Teiksim, īsts ražošanas laiks un tai pašā laikā arī ļoti īsts montāžas laiks. Šodien 8 no rīta kopnes ieradās objektā. 12. kopnes, kā redzams, jau praktiski samontēts. Tā kā spriežiet paši.